Labdien! Gulbenes novada domes vēlēšanas jau pavisam drīz 7. jūnijā. Dzirkstava turpina priekšvēlēšanu intervijas ar sarakstu līderiem, un šoreiz saruna ar partijas Zaļo un Zemnieku savienības saraksta līderi Gunāru Babri. Labdien, Gunār! Labdien! Tad sāksim. Kādi, jūsuprāt, ir 3 vērtīgākie padarītie darbi šā sasaukuma laikā? Laikam grūti ir izdalīt vērtīgākos, kas vienam ir vērtīgāks, tas otram varbūt maznozīmīgāks, bet to darbu ir ļoti daudz. Un pat ir grūti visus uzskaitīt, un arī noteikti ir jāpiemina to, ka grūti ir novilkt to robežu, kas ir šī sasaukumā, kas iepriekšējā, kas vēl aizpagājušajā, jo ļoti daudzas idejas un darbi, kas ir uzsākti iepriekšējā sasaukumā, ir realizēti tagad. Un noteikti tā būs arī turpmāk. Un tas jau ir tikai apsveicami, kad šī pēctecība notiek un nomainās varbūt vadība, bet šīs idejas tiek turpinātas. Bet, ko es varētu, protams, nevar nepieminēt mūsu Spārītes parku burvīgo, kur arī vakar izgāju un paskatījos, kā priecājās bērni, cik komfortabli jūtās vecāki. Spārītes vai Gulbīšu? Es atvainojos Gulbīšu parku. Jā, Gulbīšu parku, jā. Kad, tiešām skaista lieta, kas mums ir uztapusi, un arī atrodas, kas pakritizē, vai to vajadzēja, vai vajadzēja tā, bet nekad jau nebūs tā, kad visiem viss patiks, ir jāiet uz priekšu un ir jātīsta. Un ja cilvēki tur priecājas, tad darbs ir izdarīts labs. Tāpat ir sakārtoti daudz ceļi. Mēs jau ātri aizmirstam, mēs kliedzam par tiem, kuri vēl nav sakārtoti, bet visi atceramies, cik 2-3 gadi atpakaļ kāds bija ceļš Smiltene Gulbene pret Sinolitas posms. Katru dienu par to vien visi runāja, jau ir aizmirsuši, jo ceļš ir burvīgs. Tas arī ir pašvaldības nopelns un izdarītais. Un vai šī iesaukuma iepriekšējā galvenais, ka tas ir izdarīts. Jā. Lauku teritorijas daudz, kur ir izdarīts arī, ko varbūt arī kritizē, kad viss pilsētā, bet Liescema skola noteikti ievērojami liels projekts un skolā ar energoefektivitāti, kosmētisko remontu. Klasēm aprīkojumi tagad būs uzstādīti, kad arī lauku skolā varēs pilnvērtīgi mācīties. Tieši tāds pats projekts jau ir uzsācies Lizumā, kura nākamajā septembrī gan nedosies skolnieki jaunās izremontētās klasēs tikai vēl pēc gada, bet būs. Jā, labi. Kā jūs redzat kopumā novada attīstību un kā redzat katra pagasta attīstību? Un vispār kā panākt tādu līdzsvarotu attīstību novadā, jūsuprāt? Grūti to varbūt ir tā ietekmēt, jo tas jau ir atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem pagastos un arī pilsētā. Bet varbūt es gribētu teikt šeit tādu varbūt negatīvāku lietu, kad es tomēr neredzu tādu ilgtermiņa attīstības plānu Gulbenei novadam kā kopumā. Kad ir jāstrādā pie šī jautājuma, jāstrādā ļoti citīgi, kad mums pašiem ir jāizlemj un vismaz kaut kādas vadlīnijas. Protams, viņš attīstības gaitā mainīsies, bet ir jābūt tādam redzējumam, kā tad mēs paši gribam attīstīties, jo savādāk jau nevar attīstīties uzņēmēja darbība, nevar attīstīties investīciju piesaista, jo mēs paši nezinām, ko mēs gribam. Mēs kaut ko paķeram, kaut ko izdaram, bet tāda kopuma mums nav gandrīz par nevienu jomu tāda tālāka redzējuma līdz 20, 30 gadus uz priekšu. Mums ir 3 gadi, 5 gadi. Jā, labi. Kā plānojat risināt civiliedzīvotāju aizsardzības un patvērtņu pieejamības jautājumu potenciālā kara vai militāra apdraudējuma gadījumā? Šis jautājums, laikam, ir tiešām par manu jomu. Es gan neesmu vienā komisijā, bet es piedalījos, esmu 2 mācībās. Es tā kā zemesargs piedalos domē un atbalstu, jo šis jautājums man ir sāpīgs un man gribās sakārtot viņu Gulbenē. Veiksmīgi tas arī ir uzsācies un 2 apmācības, kas notika. Paldies visiem, kas piedalījās un daudzi tiešām nopietni piegāja šīm lietām. 2 apmācības. Vienas bija kultūras centrā. Domē bija mācības, ko rīkoja visai Latvijai, rīkoja mācības, kur mēs plānojam, kā evakuēt iedzīvotājus. Bet tās bija atsevišķiem, tātad iestāžu vadītājiem, amatpersonām, neparastajiem iedzīvotājiem. Tās ir 2 lietas apmācības, kas ir civiliedzīvotājiem, arī Lizumā tikko bija, arī tad, kad viesojās Slaidiņš. Tad bija arī mūsu speciālisti no domes un stāstīja par tām lietām. Arī mani no zemesardzes bija norīkojuši uz turieni pastāstīt par
pirmās nepieciešas mantām un citām lietām, kas ir saistītas. Jo redziet, patvērtnes mēs apzīmējam patvērtnes, bet ar to jau nebeidzās. Šobrīd liekas vairāk tādas ķeksīša pēc tur plāksnītes pieliktas. Jā, bet mēs kaut ko tomēr esam uzsākuši. Un paldies tiem cilvēkiem, kas dara, kad mēs esam atzīmējuši. Bet tikpat daudz ir izskanējis arī no novada, no amatpersonām, ka visiem vietas tāpat tur nav. Visiem vietu tur vienalga nevajadzēs, jo es personīgi sev vietu tur nesaskatu. Es saskatu, ka mana vieta ir tādā gadījumā, ja es esmu domē, tad mana vieta ir domē un organizēt cilvēku drošību, nevis pašam noslēpties patvērtnē. Jā, bet es sapratu civiliedzīvotāji, visiem tur vieta nav. Es arī esmu civiliedzīvotājs. Bet kā varētu darīt, lai mēs justos drošāk? Pirmām kārtām tas, kas jau ir uzsākts ļoti veiksmīgi, mums ir jābrauc pa pagastiem, mums ir jārunā ar cilvēkiem un jāinformē cilvēki, jāapmāca, ko darīt, kā rīkoties. Tas ir pamats, jo cilvēks nezinās, kā rīkoties, neviena patvērtne viņu nepaglābs. Un ne jau tikai patvērtnes ir krīze, un ne jau tikai kara gadījums ir patvērtnes vajadzīgas. Mums var būt plūdi, var būt vētras, var būt... Bet mēs šoreiz par to kara gadījumu. Cerēsim, ka tas nekad nebūs. Cerēsim, ka nebūs, bet kaut kādu, stacionāru varbūt veidot vai domāt vai būvēt. Pirmkārtām jau stacionāru, cik tad cilvēkus turien tiks, jo tas... optimālais ir 300 metri līdz 500 metri pieļaujamais, cik jāskrien. Tad, cik Gulbenē tad ir stacionārajiem jābūt tādiem centralizētajiem, lai visiem būtu tie 300 metri, ja 500 maksimums. Tad jūs vairāk saredzat turpināt labiekārtot tās, kas tagad ir atzīmētas un apmācīt iedzīvotājus, informēt, kā rīkoties. Jā, noteikti, un arī aprīkot. Un otra lieta, kad jau ir izskanējušas vairāk lietas, kad lidloka teritorijā taisīt vienu lielu. Jā. Protams, tā ir laba ideja, bet ir arī jādomā, kā viņu ikdienā izmantot. Jo mēs jau varam uzbūvēt ļoti dārgu, lielu būvi, un viņa tur stāv. Jo mēs jau ceram, ka nekad tas karš nebūs. Tad mēs viņu būvējam, lai nekad neizmantot. Bet tikpat tur var būt kolosāla sporta zāle šajā patvērtnē. Un tur tad būs dušas, būs ventilācija un visas pārējās lietas un toaletes. Viņas jau būs aprīkotas. Un tad gan tur nav nekas vairāk vajadzīgs, kā tikai atslēgt. Jā. Un cilvēki paglābjās. Un ikdienā mēs viņu skaisti izmantojam citām vajadzībām. Ja cilvēki atpūšās, sporto, tas kā piemērs. Varbūt arī kaut kādas ražošanas, kur viegli izvācamas ārē tās lietas, kas atrodas iekšā, un ātri viņu var sākt izmantot kā patvērtni. Arī šādi var izmantot. Tā kā vairāk jau jādomā uz priekšu, lai mēs līdzekļus ieguldītu lietderīgi, nevis vienkārši izlietot un ieliktu ķeksīti mums ir. Jā, skaidrs, labi, paldies. Tagad lasītāju jautājums. Kad plānots noasfaltēt Grants Seguma ielas Gulbenē? Gulbenē visu laiku tas notiek, un katru gadu ir plānots noasfaltēt 2 kilometrus, ir 2000 metrus. Jums ar programmā? Mums arī šis ir programmā, un mēs arī likām viņu optimāli, mēs vairāk tā kā nesaskatām, jo tie līdzekļi ir ierobežoti. Tie 2 kilometri atvainos to visu periodu sasaukumā vai gadā 2 kilometri? Gadā 2 kilometri. Katru gadu 2 kilometri, un tad, lēnām ejam uz priekšu. Protams, mēs varētu sapņot, ka ne tikai pilsētā, bet arī pagastu centros būtu visas ielas noasfaltētas, bet tas ir ļoti dārgi, un mums tomēr ir arī citas prioritātes, sociālās un izglītības. Bet tie 2 kilometri tā kā reāli gadā? Tas tā kā reāli, ko varētu. Jā, mēs pareiķinājām, mums arī ir mūsu biedrs, ir cilvēks, kas pie attīstības strādā, un viņš saskatīja to, ka 2 kilometri mēs varētu tā kā pieturēties un censties katru gadu izdarīt. Skaidrs. Arī lasītāju jautājums, kā raugāties uz ideju novada izveidot dzīvnieku patversmi? Jā, šeit atkal ir jāskatās no ekonomiskā apsvēruma. Tas, ka par dzīvniekiem ir jārūpējās, viennozīmīgi, tas jautājums vispār nav diskutējams. Tā ir dzīva radība, par to ir jārūpējas. Bet, ja mēs veidojam dzīvnieku patvērsmi, cik tad šie dzīvnieki būtu, ko mēs tur turētu, jo mums ir jāuztur arī apkalpojušais personāls, telpas un viss pārējais. Kad ļoti bieži veicot aprēķinus, ir lētāk ņemt ārpakalpojumu un kompleksi strādāt ar kādu kaimiņu novadu un sacensties, kuram tad būs labāka patvērtne, bet atbalstīt viņus un ņemt kā ārpakalpojumu. Jā. Pie ārpakalpojuma tad paliekam, jā? Tas būtu tā kā, jā. Es tomēr gribēju teikt, ka mums ir jāizvērtē. Šis jautājums laikam nav izvērtēts, kad ir jāizskata, cik tad maksās kā ārpakalpojums, cik maksās mums pašiem, cik mums tas ir vajadzīgi ikdienā,
cik tas ir periodiski, un tad mēs arī nonākam visus jautājumus. Tikai šādi var pieņemt lēmumu pašiem vai ārpakalpojums. Jā. Pagastu apvienību pārvalžu izveide, vai tā sevi, jūsuprāt, ir attaisnojusi? Nē. Mēs arī bijām pret šo apvienību izveidošanai. Tas, kad reorganizācija bija pagastos vajadzīga viennozīmīgi, nedrīkstēja palikt tā, kā ir. Ja bija jāpārvērtē noslogotība un šie jautājumi, bet redziet, mēs runājam visu laiku par plaisu starp iedzīvotājiem un domi. Mēs šo plaisu izveidojam vēl lielāku. Principā es negribētu pat teikt, ka šī apvienība izveidošana bija lielākā problēma. Lielākā problēma sākās tad, kad mēs pagastīm noņēmām savu saimniekošanas iespēju un centralizējām, kad viņi vairs nesajūtās kā saimnieki savā pagastā, kad tik cik iedos, tik izmantosim. Un tad parādās tā otra lielā problēma, kad ja jau man nav savs, tad man ir tikai jāprasa. Un tad mēs tikai kliedzam, kad mums vajag, tad bija jums ir iedots tik un izplānojiet, kas jums ir svarīgāks un ko jūs vairāk gribiet, nevis kurš skaļāk klieks, tam vairāk tiks. Tā kā to jāskatās ir mazliet dziļāk, ka tas nav tikai tagad izveidojies. Jā. No jūsu programmas, jums programmā ir minēts, mērķis ir sasniegt atbalstu un veidot pievilcīgu vidi, lai jaunās ģimenes var audzināt bērnus. Kādu konkrēti atbalstu sniegsiet jaunajām ģimenēm? Mēs uz pagājušo sasaukumu izvirzījām kā prioritāti paaugstināt bērnu piedzimšanas pabalstu. Mums tas arī izdevās. Šobrīd bērnu pabalsts Gulbenes novadā ir 500 eiro par pirmo bērnu, par otro 100. Agrāk bija, laikam, 250. Tā kā to esam izdarījuši, bet redzēt, šeit jau atkal ir kompleksa jautājums. Gulbīšu parks, kur priecājās bērni un vecāki. Ļoti laba lieta. Varbūt viņa nav tā izmērāma kā 500 eiro no 250, bet varbūt viņa ir daudz efektīgāka nekā tas naudas pabalsts. Tā kā sakārtota vide, kad sakārtota vide. Tāpatās, tagad tikko ir pieņemts lēmums beidzot. Mēs brīvvalsts laikā plānojam uzbūvēt pirmās dzīvojamās mājas. Šis arī ir, kad vajag dzīvot kaut kur vecā graustā vai jaunā skaistā mājā. Tas arī piesaista cilvēkus. Darba vietu radīšana, lai vecākiem ir šī garantija, kad viņam būs darbs, kad viņš strādās darbā un nopelnīs to bērnu audzināšanai. Jo kādreiz jau vecāki arī baidās par savām darba vietām, un ja darbs ir stipri tālu, kur jābrauc, tad grūti ir bērnu uz dārziņu, uz skolu, uz pulciņiem un vēl izbraukāt uz darbu. Bet darba vietu radīšanai tas tāds milzīgs izaicinājums. Ziniet, kā darba vietas pašas no sevis nerodās. Darba vietas jau arī no tā rodās. Ja ir darba spēks, tad noteikti kāds uzņēmējs domā paplašināt savu darba vietu un ražošanu. Ja nav darba spēka, tad neviens negrib paplašināties, jo kas tad man strādās? Savukārt, ja nav kur strādāt, tad nav jau to cilvēku, viņi nenāk uz Gulbeni. Tā kā šis komplekss, dzīvojamā platība, darba vietas, sociālā vide, veikali, atpūtas vietas, viņiem visiem jāiet ir paralēli un kompleksā. Mēs tā nevaram izdalīt vienu un teikt, mēs visu ieliksim uzņēmēju darbībā un tad jau Gulbene attīstīsies. Neattīstīsies tādā veidā. Jāatcerās ir par visām sociālajām grupām, jāatcerās par visām nozarēm. Jā, skaidrs. Arī no jūsu programmas stiprināsiet mūsu zīmolu sportā Gulbenes bukus. Kādā veidā jūs to domājat? Mēs jau bukus stiprinām un ejam uz turieni un kliedzam, un arī Gatis Rikvēlis, buku menedžers, ir mūsu biedrs, un arī viņš ir mūsu kandidāts, tā kā mēs jau nevaram viņu nemaz neatbalstīt. Bet es pats esmu ļoti daudzos sporta veidos piedalījies un startējis, un arī joprojām sportoju. Tas nav tā, un arī šonedēļ man ir Latvijas kauss, kur jāstartē un pašam jāorganizē. Kādā sporta veidā? Es šaušanu šobrīd. Labi. Šobrīd ir šaušana nodarbs, arī esmu viceprezidents federācijā, tā kā es aktīvi darbojos arī šajās lietās un zinu, kā ir jācīnās, lai līdzekļus piesaistītu, kā ir jāatbalsta sportisti, lai viņi augtu, kas treneriem ir vajadzīgs. Tad, kad es 30 gadus atpakaļ sāku darboties federācijas valdē un kā viceprezidents, mums šis sporta veids bija praktiski nomiris. Un šobrīd tad jūs redzēt, ka ziņās arvien biežāk un biežāk parādās
mūsu sportisti ar medaļām pakārtām kaklā, ir Eiropas čempioni, ir pasaules čempionātos godalgotas vietas. Mēs uz olimpiādu izcīnām vietas, tā kā 30 gadu darbs ir parādījis, ka var jebko sasniegt, tikai ir jābūt nospraustam mērķim. Bet jautājums bija par bukiem. Jā. Šeit ir jau vairākas reizes izskanējis, ka bukiem varbūt būtu jāspēlē augstākajā līgā, bet tie ir ļoti lieli līdzekļi. Šeit ir stingri jāizvērtē, vai mēs spējam uzturēt, jo tas ir 10 reizes lielāks budžets vajadzīgs kā šobrīd. Un nemaz jau šodien tie sponsori tā neraujās atbalstīt, un arī domai ar saviem līdzekļiem ir jāizdara prioritātes, tad vai atbalstīt visus sporta veidus, lai visi attīstās, vai visus līdzekļus ielikt bukos. Tad pagaidām nav tā, kā mēs neesam saskatījuši iespēju jau pāriet uz nākamo līgu. Šajā līgā ir bukus jāsaglabā. Ja mēs sakām Gulbenes buki, tad visi zina, par ko iet runa. Es domāju, ne tikai Gulbenē. Jā, tas gan tiesa. Arī no jūsu programmas saglabāt un attīstīt medicīnas pakalpojumu pieejamību. Ko tieši plānojat attīstīt? Ļoti daudz izskan jautājumi par ģimenes ārstiem lauku rajonos. Ja pilsētā vēl ir daudz maz, tad ar ģimenes ārstiem pa pagastiem bieži vien daudzi sūdzās, cik sarežģīti ar darba laikiem, ar vēl visām lietām. Tāpatās Gulbenes slimnīca šobrīd, tā kā ir redzams, kad attīstās Gulbenes slimnīca, domāju, kad ir vēl vairāk jāattīstās, lai pēc iespējas vairāk pakalpojumi būtu pieejami šeit uz vietas Gulbenē, lai nav jābrauc uz Madonu, Balviem, Valmieru, lai tad šīs iekārtas ir uzstādītas Gulbenē. Mēs tā kā šis jautājums mums liekas svarīgi, jo medicīnu jau visvairāk vajag vecākā gadagājuma cilvēkiem. Un viņiem ir kā reizes grūtāk kaut kur tālu braukt, kaut ko atrast, kaut ko sasniegt. Gulbenē šeit ir dzimuši, uzauguši, tad ir vieglāk tomēr. Arī no jūsu programmas tāds interesanta lieta izstrādāt projektu un uzsākt reģionālas nozīmes ģimenes izklaides parka izbūvi. Jā, šī ideja mums ir jau ļoti sen. Mēs par to esam daudz runājuši. Tā mēs atminējamies, ka tā ideja jau tāda senāka. Mums viņai ļoti sena. Redziet, mēs runājam, kā piesaistīt cilvēkus Gulbenē. Tas neiet runa tikai, lai visi nāktu šeit dzīvot, bet arī, lai piesaistītu, lai brauc uz Gulbeni, lai iepazīst mūsu Gulbeni. Tā mēs arī varam atrast, kas gribēs dzīvot pie mums un strādāt. Un šeit nekur tuvumā nav neviens liels ģimenes, bērnu izklaides parks. Tas mūsu Gulbīšu parks ir forši, kur aiziet ar bērnu parotaļāties. Tāds, kur ir atrakcijas un visas citas lietas, kad ar to arī novads varētu pelnīt. Tur būtu jaunas darba vietas. Tas taču būs maksas pakalpojums šīs atrakcijas. Tur darba vietas būs, tur piesaistīsim strādniekus, tur piesaistīsim sabiedrību. Viņi brauks, ēdīs mūsu restorānos, brauks iepirksies mūsu veikalos. Es pareizi sapratu, jūs redzat to Gulbīšu parku kā tādu? Nē. Tas vairāk tā kā ir domāts Lidlauka rajonā. Jo tas ir tāds, tas ir tāds būve tāda, tas ir tāds, kur ir atrakcijas sabūvētas, kur brauc uz atrakcijām un bauda par šādām lietām. Jums liekas tā kā reāli tiešām tādu panākt? Kas nav reāli, ja ir mērķis nospraust? Bet ja nav naudas? Šobrīd ar naudu ir grūti, bet šeit var piesaistīt arī investorus un var meklēt kādu, kas nāk iekšā ar šo investīciju un uzbūvē tieši tāpat kā Maksima. Mēs jau paši nebūvējam Maksimu. Jā, tas gan, mēs gaidīsim. Jā, mums ir tāds sapnis, kad viņš arī tur ir domāts tieši tādā rajonā, kur ir stadiona attīstība, plānota šo jauno māju celtniecība. Tas ir viss šī vienā pusē, ka tad tur attīstītos tāds jauns, skaists rajons ar cilvēku piesaisti. Protams, uzreiz, ja būs cilvēki, tad nāks iekšā arī veikali ar savu interesi. Nāks iekšā kafejnīcas ar savu interesi. Tas tāpat kā iepriekš runājām, tas komplekss ir, viņš nav tā, ka uzlikām atrakciju parku un mēs redzam tikai atrakciju parku. Tur mēs redzam plašāk, ka tas attīsta arī citas nozares un piesaista cilvēkus novadam. Brīnišķīgi, lai izdodās. Ja nav sapņu, tad jau sapņiem jābūt. Sapņiem jābūt. Pavisam nesen sociālajos tīklos bija video ar jums, kurā jūs aktualizējāt toaletes problēmu pilsētā. Tā ir tāda priekšvēlēšanu kampaņa, jo problēmas ar šo toaleti jau tur vairākus gadus ir bijušas, un jūs arī esat deputāts, un jūsu partija ir ilgi bijusi domē, un varbūt varēja šo jautājumu jau risināt.
Jā, un es deputāts esmu 7 mēnešus. To mēs zinām, jā. Deputātiem, jā. To mēs zinām. Jā, šis jautājums tā pavisam nejauši viņš sanāca. Mēs arī visu laiku reklamējam to mūsu vēlmju burku, ko arī tirdziņā mēs ņēmām līdzi. Mēs viņu arī apkopējam. Uz šo 17. datuma tirdziņu būs arī izliktas šīs vēlmes, lai cilvēki redz, ka mēs viņas neesam no burkas izbēruši un aizmirsuši. Mēs ar viņiem strādājam, un tur arī ir toalešu jautājums. Jā. Un šeit vienkārši viss sākās ar to, ka pieskrēja pie manis cilvēks un prasīja, kur šeit uz toaleti var aiziet? Man jau likās, ka kur ir toaleti var aiziet, bet viņš saka, nē, viņi ir aizslēgti. Un tad arī šī varbūt tāda ne pati labākā lieta, par ko mums būtu jārunā, man liekas, tas ir pašsaprotami, kad viņai tur ir jābūt, un vispār nav jautājums diskutējums. Un vaļā. Un vaļā, un sakoptai. Bet tā labā ziņa ir tā, ka izdevās panākt, lai atver. Šobrīd ir uzliktas 2 pārvietojamās toaletes, bet sakoptas kārtīgas, un šī vakar vēl nebija atvērta. Jums kā deputātam izdevās to panākt? Es negribu teikt, ka tas izdevās man panākt. Varbūt es mazliet sakustināju šo lietu, kad kāds sakustējās. Es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kuri ir atbildīgi, saprata savu kļūdu un nākotnē centīsies, lai būtu. Tieši tāda pati problēma ir tirgū, kur arī nav, kur aiziet uz toaleti. Tur jau saka, kad varot domē iet un aiz kultūras nama esot. Es apskatījos kultūras nama, es neatradu to pārvietojamo toaleti. Varbūt uz tirgus dienu uzliek, bet kā alūksnietim atbraukušam tirgoties zināt, kad aiz kultūras nama var iet un meklēt pārvietojamo toaleti. Tad jābūt vismaz zīmēm uzliktām. Tad tas arī noteikti būtu tāds jautājums, kas jārisina turpmāk, lai būtu. Jā, man jau nepatīk runāt par šādām lietām. Toalete, laikam, nav tā skaistāka. Tā ir ikdienas vajadzība. Tā ir mūsu nepieciešama. Gadu no gada tā problēma mums pilsētā ir, un cilvēki to ir aktualizējuši nevienu reizi. Un var toaleti drīkst apmeklēt tikai darba laikā un darba dienā. Svētdienā nevar. Tad tas ir jautājums, pie kura jāpiestrādā, vai ne? Protams, jā. Bet, man liekas, ka šīm lietām ir jāsakārtos pašām par sevi, un cilvēkiem ir jāliek saprast, ka katram savu darbu ir jāpilda godprātīgi. Tādu jautājumu jau ir daudz, ko ir jākārto un jāsakārto, kuri pašsaprotami, bet viņi nekārtojas. Jā, deputātu reputācijas. Jūsu sarakstā ir Jānis Barinskis, viens no apsūdzētajiem krimināllietā saistībā ar bērnu skolas pārbūvi. Kāpēc jums šis cilvēks ir vajadzīgs sarakstā? Pirmkārt, mēs dzīvojam tiesiskā, demokrātiskā valstī, un viņš nav notiesāts. Viņš ir apsūdzēts. Jā. Pirms mēs piekritām viņu iekļaut savā sarakstā, mēs ar viņu veicām pārunas nodaļā. Tas ir ļoti liela nodaļa, mēs tūlīt jau būsim 53. Tā ir otrā lielākā Vidzemē un viena no lielākajām Latvijā starp Zemnieku savienību. Es domāju, ka Gulbenē nevienai partijai nav tik liela nodaļa, ne tuvu tam. Un mēs savas nodaļas iekšēnē šo jautājumu analizējam, runājām. Jānis uzskata, ka viņa vaina tur nav saskatāma un viņam nebūs tiesas spriedums pret viņu. Un kamēr viņš nav notiesāts, mēs, protams, nevaram paši viņu tiesāt. Demokrātiskā valstī arī pēc tiesas drīkst strādāt, bet vienu gan mēs esam izrunājuši, ka, ja tiešām tas spriedums būs nelabvēlīgs viņam, tad mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies un spriedīsim par to, cik ētiski būtu viņam palikt. Bet, kāpēc jūs jautājat, kāpēc vajadzīgs? Viņam ir ļoti liela pieredze par attīstību, un man varbūt ir tās vīzijas, kā ir jāattīstās, bet viņš ļoti daudz detaļas zina, un viņš man ir ļoti labs atbalsts. Un es priecātos, ja viņš paliktu tuvumā un mēs varētu strādāt kopā un attīstīt novadu. Skaidrs, paldies. Kāpēc balsot tieši par jūsu sarakstu? Kāpēc? Pirmām kārtām mēs esam, mūsu, cilvēki ir vērsti uz iedzīvotāju. Mēs pārstāvam pilnīgi visas sociālās grupas, mēs pārstāvam visus reģionus novadā, kā teicu, mēs 53 biedri. Mēs pie šī cipara negribam apstāties, jo es liekas, tad, kad cilvēki ir no katra pagasta, no katra mazākā ciematiņa, tad katrs atnes to lielāko sāpi no šī ciemata. Kad mums ir dažādas profesijas, mēs pārstāvam laikam visas vadošās profesijas, tad mums ir speciālisti katrā jomā, kur atkal ir viegli pieņemt lēmumu. Un mēs esam ieviesuši jau šo kārtību jau laiciņu atpakaļ, kad
Mēs nedodamies uz domes sēdi ar deputāta subjektīvo viedokli. Mēs dodamies ar mūsu nodaļas kopīgo redzējumu par to, kā šie jautājumi jātīst. Varbūt visus tur sīkos jautājumus neanalizējam, kas nav vajadzīgs, bet tādi svarīgāki lēmumi pie pieņemšanas mēs tomēr apspriežamies. Un katrs jomas speciālists var iedot savu artavu, un katrā pagasta pārstāvis var iedot artavu par šo pagastu, cik tas būtu vajadzīgs un kā. Un tad šie lēmumi tiek pieņemti nevis vienpersonīgi, bet kopumā. Un, tas ir tas mūsu spēks, tā mūsu vienotība un mūsu komandas darbs. Jā. Vai esat gatavs vadīt novadu? Jā, protams, esmu gatavs. Ja es esmu piekritis vadīt nodaļu un uzņemties šo pirmo numuru, tad esmu gatavs arī vadīt novadu. Paldies! Paldies par sarunu!